Armāns saka, ka viņš neko nezina. Viņš tev, bet viņš to gāja? Tur numuru. Jā, es ar Maiklu. Es jau no tev te nezinu. Tu jau baidies, ka ķivi ir uzlicis skolā. Momenti, tas līdīgi. Autentiskais ekipējums. Šitas ir rītaris. Šitas ir rītaris. Pusrijos, jā. Jā, un asaries, ielies gaņģi un slīdni sajūgu. Lai redz. Tas mums iedzvekā.
pastāv var iemūt. Atram priekš mani. Pēdējā mazāk, kas ir līdz prašai. Kamēr vēl pie galdiem zem beņķiem un tā tālāk, es gribu jūs visus mīļi sveikt ar atgriešanos dzīvē kā tādā. Brauciens bija pāri visām neveiksmēm. Jo hambili čak, hambili, kas te notiek galu galā? Pūmē laikā vīri blieza katru gadu šitā, un mēs atāk šogad. Tāpēc pa godu Kārlim Ulmani mēs šādu braucienu renovēju, un mums var skrāpēt jumsā. Ja kāds ampelmāns negrib piekrist, tad pats vainīgs. Mīļie draugi, godot, paldies visiem pārdzīviem. Sirdiem mēs bijām kopā, ceļā mēs bijām kopā. Pie galdiem būsim zem kopā un zem galdiem joprojām. Labi, mēs dzirdam tāpat. Mīļie draugi, esam pie pilnprātu saprašanas it kā. Tātad es gribu pateikties tiem vīriem, kur te darbojās ar slapju muguru un sausu muti pie tam. Bet pats tikai laicīgi, mute būs piesmēta. Tātad ar lielu uzteikšanu gribu teikt mehaņoram, cilvēkam ar ilgadīgu pieredzi. Viņš ir mūsu rindās. Viņš ir mūsu rindās! Tas ir Armands Dumpis! Goda raksts par kodolnieku motosports muzeju veidošanu un darbību! Saukus, lai cilvēks sensoļi! Armands! Godam sveikt! Metat gaisā un pēdējo reizi nesaķeriet. Nākošais, kas mums ņēmās un visi priecē ar to Maiko. Ziniet, Maiko un Dampīti. Iekšā negāja. Ko tu varēji? Līdz galam. Viņš ir Negāja līdz galam. Viņš pasaulē gāja pa trešo, viņš ir ļoti maigs motociklis. Skaists apiet, bet ar viņu ņēmās 3 dienas. Viesturs, man zaudējums viens no pirmajiem Kaptabuls. Kur viņš ir šis sensoris? Rādies tautai! Kur jau te bija? Šurp grāmatu! Kaptabuls, ko tad ir? Bet tad tiešām jau gar zemi, nevar būt. Tālāk mums ir tāds zēns ar ilgadīgu praksi. Es neteiktu, ka tā praksi ilgadīga pa mani. Nē. Bet viņš vēl puika un viņš dara visu kaut ko, lai mēs varētu maukt. Savā laikā mēs ārdīmies un trakojam. Tas ir Agris Čuka! Atkal nav, ja? Ir. Nu, tu dabūsi pats tagad. Jau uztaisīt pats. Mīļie draugi! Tāris, nevaru kamerā, man vēl ir čaukt. Mīļie draugi, skatieties. Oho. Viens nav skaidrā. Jūs tā kaut ko sērat, laikam. Tātad mocī nav pirmā. Runas nenotur. Modelē nenovāk jau. Tā ir kaut slapja grāmata. Lēnām un... Nelauz apakaļ. Uzticam, kā sievietēm, tā motosportam, tas ir mans draugs. Un ne otrādi. Mēs pat ar viņu kopā nav sažāruši. Jūs tad iedomāt? Tas ir sažāruši. Tas ir trūk. Vienreizējam cilvēkam man ir tāds, ko es gribu dāvināt viņam tā kā šilti šitiem tā klubam. Man druski jāpabeidz, te būs uzraksts apakšā. Es tikai pusgatavu, es nevarēju pabeigt. Es biju ļoti aizņemts ar visādiem niekiem dzīvē. Un tā es drusku atvēlēju arī laiku. Mīļš, es tikai saglabīju, lai liek pie kūtas šitu. Un man jārējoties, lai uzkrīt virsū. Lai piespiež tuvāk. O, jau tas ir labi. To es labi runāt. To es izmantošu.
Agris vēl puika gāzām visu mūžu kopā izrādās, esam no vienas puses no savas putriņiem. Galu galā puiši no viena māja. Jā. Un viena māte izrādās. Jā, trīs. Prieks to paspiest uz godīgo roku, kā vienmēr. Mīļie draugi, jau mums ir viens džeks, viens puika, ar laikiem sārtiem, viņš ir bišķi jaunāks pa mums. Nu tā, viņš ir, ko darīt? Nu tā viņš ir, tā. Viņš ņemās ar to spidvēnieku, viņš viņu dabūja dziesmai drikvekotni, un viņš ir savu mūžu veltījis kam? Tātad Andris Matisāns izteiks spidvējis un gāzējis un vēlas čalis vispār zelta rokā, kā viņš ņemās ar to ESO. Jūs dzirdējat to dziesmu? Dzirdējat? Varam atkārtot. Varam atkārtot, kamēr skaidrāk, pēc tam vairs ne. Tātad, Andrij, ķakam bili, lai to šito rakstu daļo tavu interjeru. Paldies. Gala puļi. Viestur, ko tu esi? Man liekas, mašīna nav. Man liekas, viņš pilī. Būtu vēlam. Mīļie draugi, katrs, ko jūs šodien piedzīvojat, es ceru, ka tas mums ir tīkami, nevis nepat tīkami. Tīkami! Tīkami. Un iesvēlts rakā. Es to galvoju. Ja kāds rīt no rīta pamodies ar kurpēm kājās, tad tā to dienu pavadīs ar sāpošu galvu. Ar to ir reiķīties. Tātad, mīļie draugi, sākās izvīstīt pie galdiem un zem galdiem uz beņķiem. Tiekamies pagaldē. Kas nu kā, redzi, mūsu mīļās skaistās meitenes, jūs gaida ar tukšām sidējiem. Nu tā, skaists kanelīs, mīļie draugi, tātad turpāk tikšanās prieku turpinam, ļurstam un sarūkojamies, apkampamies. Ja kas uzlaidīs mūzīķeri, nu kā saka, un tad jau atsodījumu skaidrais prātā. Vairāk es neko citu. Vārds ir Mirzai, mūsu saimniecītei, lai viņi saka, ko viņi teikt no savas. Pirmkārt, es jau gribu teikt paldies par jūsu atsaucību, jo man liekas, ka tā izdimdināta pastende tiek tikai reizi gadā, un tas notiek šeit no jaunatniekiem. Un nu jau 3. gadu. Varbūt vairāk. Pat 4. Jā, varbūt, ka 4. jā. Tā kā par to ir liels prieks. Un Alfreds, nu kā redzēt, es jau ar viņu nebraucu tādā dienā, ja viņš tikai ar priekšniecēm brauc. Viņš brauc ar pagastu pārvaldes priekšnieci un ar kultūras darbinieci. Un viņas man pienāca klāt un teica, ka tas pasākums ir izvērties tik plašs, ka nevarēs nākamgad jādomā par to, ka nevis pakļaut pagastu svētkiem, bet veidot atsevišķu pasākumu. Jo tagad mēs tomēr, kā saka, pagastam svētki un tad piekļaujamies klāt, jā. Bet viņām tagad ir doma, ka tas būs atsevišķs pasākums. Nu, ja tas būs izvērtīsies kā atsevišķs pasākums, tad tas varbūt arī būs ar lielāko atbalstu vēl nekā tagad tiek saņemts tas. Tā kā es domāju, ka mēs varam tikai par to priecāties, ja tā notiks, jā? Noteikti. Labi domā.